Tātad šeit ir redzams programmas kods, kurš paredzēts relēja vadībai, izmantojot ATmega 328P mikrokontroleri. Tātad, kas šeit programmas kodā vispār ir uzrakstīts? Tātad sākumā ir nodefinēta takta signāla frekvence, ir pievienotas bibliotēkas, lai varētu strādāt ar vispārējās nozīmes pieslēgtām reģistriem, lai varētu izmantot, ja nepieciešams, aizturas šajā kodā. Šajā fragmentā gan aizturas netiek lietots, bet, ja būtu, tad, lai varētu lietot, ir setup, jeb inicializācijas funkcija, kurā tiek ieskatīti datu virziena reģistri B un C portam. Attiecīgi B portam mēs redzam, ka gandrīz visas pieslēgvietas izņemot otro pieslēgvietu. Tātad atceramies, ka porta pieslēgvietas sāk numurēt no 0. Tātad visas pieslēgvietas izņemot otro attiecīgi ir ieskatīts, kā izejas, otrā būs ieeja. Tas nozīmē, pie otrās mēs varēsim nolasīt kādu sensoru vai spiedpogu. C portam savukārt pirmie 4 biti ir 0. Tas nozīmē, ka pirmā 4 pieslēgvietas būs ieejas un vecākie 4 biti būs viennieki. Tas nozīmē izejas. Galvenajā funkcijā tātad vispirms tiek izsaukta inicializācijas funkcija, tātad tiek ieskatīts datu virziena reģistrs, tālāk seko cikls bezgalīgais, kurā tātad tiek nolasīts pie PB2 pieslēgvietas pieslēgtās spiedpogas stāvoklis, kur, ja šis stāvoklis ir augsts, ja tiek padots loģiskais viennieks, tiek padots augsts signāla līmenis uz relēja vadības daļu, tas nozīmē tiek ieslēgts relējs, un precīzāk viss, kas pieslēgts pie relēja. Un savukārt, ja spiedpogas stāvoklis ir 0, jeb loģiskā 0, precīzāk runājam, tad tiek izslēgts. Tātad pie C porta PC4 pieslēgvietas pieslēgtais šis relēja modulis. Tātad tas nozīmē, tiek padots loģiskais 0 stāvoklis uz relēja šo vadības tranzistoru. Apskatīsimies, kā tad tas darbojas. Tātad, kā tad tas darbojas? Tātad mums šeit ir mikrokontroleris ATmega 328P. Šeit pie PC4 pieslēgts pievienots tātad tranzistors, bipolārais tranzistors, kurš paredzēts relēja šī moduļa vadībai. Tātad šis viss principā ir relēja moduls. Tālāk mēs šeit redzam, ir spiedpoga un zema signāla līmeņa piesaistes rezistors. Tad šī spiedpoga ir pieslēgta pie PB2 pieslēgvietas. Tas nozīmē, ka tad, kad nospiežtīsim šo spiedpogu, tad tālāk tiks padots vadības signāls uz relēja modulu. Pārbaudam, kā tas strādā. Nospiežam spiedpogu, mēs redzam, ka tiek ieslēgts relēja modulis, tātad tiek padots augsts loģiskais līmenis, atlaižot spiedpogu, tiek izslēgts un tā tālāk. Tas nozīmē, mēs varam, kad nepieciešams nospiežot šo spiedpogu, ieslēgt relēja moduli. Tātad mēs varam pievienot, ja nepieciešams, piemēram, vairākas spiedpogas, kuru kombinācija, piemēram, nodrošinās relēja pārslēgšanu no viena stāvokļa uz otru, vai arī citādā veidā, piemēram, ja šeit būtu kāds sensors, tad atkarībā, piemēram, no sensora datiem.